Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Sākam priekšvēlēšana diskusiju raidījumu Novada izvēles. Šodien studijā kopā ar jums būšu es, žurnaliste Māja Pahodņeva, un esam aicinājuši ciemos Ķekavas novada deputātu kandidātus. Tā kā saraksts ir ļoti liels, tad raidījums ir sadalīts divās daļās, un šobrīd iepazīstināšu jūs ar pirmā saraksta daļu. Tātad Latvijas zaļā partija Inārs Beļinskis, Gods kalpot mūsu Latvijai Raimonds Nitišs, Sveicināti. Partija Vienoti Latvijai Andis Adats, Sveicināti. Saskaņa sociāldemokrātiskā partija Zintis Šaicāns, Sveicināti. Jaunā konservatīvā partija Neilis Kalniņš, Sveicināti. Politiskā partija Reģiona alianse Ilgonis Leišarnieks Sveicināti. un apvienība iedzīvotāji Jānis Levits. Labvakar. Vispirms, cienījamie deputāti kandidāti, jums ir 2 minūtes uzrunai saviem vēlētājiem. Un sāksim ar Latvijas zaļo partiju Inārs Beļinskis. Lūdzu. Sveicināti vēlreiz. Mēs Latvijas zaļā partija Ķekavas novadā esam izveidojuši spēcīgu komandu ar dažādām darba pieredzēm. Tātad zinām, kas pašvaldībā ir problēmas, kādas problēmas, un zinām, ko darīsim ienākot deputātos. Galvenais būs noteikti sadarboties deputātiem savā starpā, veidojot komandu, izveidot draudzīgu komandu bez intrigām, lai varētu risināt radušās problēmas, un problēmas ir, lai gan doma ir strādājusi, centusies pat novērst dažādas problēmas, bet ne visi ir izdevies tā, kā iedzīvotāji to gribētu. Līdz ar to mēs veidosim tiešām tādu komandu, kas spēj risināt šīs problēmas. Gods kalpot mūsu Latvijai Raimonds Nitišs. Lūdzu. Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai nodaļā šobrīd Ķekavas nodaļā 75 biedri, no kuriem 19 ir deputātu kandidātu sarakstā. Mēs esam jauna komanda bez iepriekšējās politiskās pieredzes, toties mūsu plus ir vēlme strādāt, kompetence dažādās jomās, aizrautība, kuru mēs esam principā pierādījuši katrs savā jomā, attīstot, sasniedzot zināms rezultātus. Mūsu komandā ir dažādu specialitāšu pārstāvi, tie gan juristi, gan augsti kvalificēti valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, gan uzņēmēji, un mēs katrs esam gatavi strādāt novada labā. Kāpēc mēs nolēmāmies nodarboties ar politiku šobrīd? Iemesls ir viens, ka mēs kā novada iedzīvotāji daudzu gadu garumā esam mēģinājuši risināt dažādas saimnieciskas jautājumus, kurus, diemžēl, mums nav izdevies līdz galam atrisināt. Mēs esam saskārušies ar zināmām grūtībām, ar nevēlēšanos pieņemt atbildīgus lēmumus, kas ir vērsti uz novada iedzīvotāju interešu realizēšanu. Tieši tāpēc mēs apvienojāmies šajā te nodaļā un vēlamies strādāt novadnieku labā, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesos un risinājumu meklējumos. Partija Vienot Latvijai Andis Adats. Lūdzu. Sveicināti. Partija Vienot Latvijai piedāvā Ķekavas novadam profesionālu komandu. Pie mums ir deputāti, kuri ir ar pieredzi līdz 28 gadiem. Mums ir daudz deputātu bijuši no mūsu sastāva. Mums ir profesionāļi pašvaldības darbā, mums ir juristi, uzņēmēji un aktīvi iedzīvotāji. Mūsu prioritāte ir sabalansēts un izprotams budžets. Pats galvenais, lai budžets būtu ilgtermiņā, jo bez tā mēs nevaram izpildīt nevienu nosacījumu. Mūsu uzskats ir, ka jebkura ideja, kura tiek virzīta bez budžeta atbalsta, ir tikai mirāža un iedzīvotāju mānīšana. Iepriekšējā periodā mēs esam pārliecinājušies, ka zemā iedzīvotāja aktivitāte ir devusi apšaubām rezultātu vēlēšanās. Tāpēc mēs darīsim visu, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticību un aicinām katru iedzīvotāju vēlreiz izvērtēt un noteikti piedalīties vēlēšanās, lai pēc tam nebūtu rūgti, ka jūsu viedoklis ir palicis neievērots, bet vienreiz ir kāda cita, iespējams oponenta viedoklis. Saskaņa, sociāldemokrātiskā partija Zintis Šaicāns. Lūdzu. Sveicināti. Mūsu partiju veido jauni, aktīvi domājuši, enerģiski, radoši cilvēki, kas ir varbūt netik lielu pieredzi šobrīd jau domē, kā līdz šim varbūt bija kolēģi, kas minēja, bet tomēr, manuprāt, ir
ejot arī domē, strādājot, ir jābūt kaut kādai jaunam skatījumam, un tas nevar vilkties gadu garumos, ka, teiksim, vai nu ir intereses vienas, un viņas nemainās, tomēr jaunieši ir ar jaunu domu, un ja mēs skatāmies par novadu kā tādu, Ķekavas novads ir Pierīgas novads, viens no bagātākajiem novadiem, kam vajadzētu sevi parādīt gaismā, iebraucot no Rīgas Ķekavā, kad tas arī ir viens no bagātākajiem novadiem. Bet ir jāsaka, diemžēl, jo attīstība manā skatījumā nec kaut kādu fondu apguve piesaistīšana, sporta aktivitāšu nav manāma, iebraucot no Rīgas tuvē vienā no bagātākajiem Pierīgas novadiem. Un mūsu saraksta lozungs ir jauna saskaņa, jauna ieceres. Tas ir tamdēļ, kad šobrīd jau sarakstu veido praktiski jauni deputātu kandidāti. Vairāk kā puse no deputātu kandidātiem šogad nestartēja, kas startēja 4 gadi atpakaļ. Tāpēc mēs esam šeit ar savām domām, ar savām iniciatīvām un mēģināsim padarīt novadu par labāko novadu Latvijā. Jaunā konservatīvā partija Neils Kalniņš, lūdzu. Vēl pirms gada mēs bijām uzņēmēji, vecāki, Ķekavas novada iedzīvotāji. Bet tad daļai no mums nācās iepazīt to, ka novada dome nolēma nojaukt Ļauniekalna sākuma skolu. Sākumā mēs, saprotot demokrātiskās vērtības Latvijā, veidojām sabiedrisku organizāciju, lai aizstāvētu skolu, lai aizstāvētu bērnu intereses, lai saglabātu skolotāju kolektīvu. Taču 16. septembris pagājušajā gadā pierādīja to, ka Ķekava nav novads, kurā eksistē demokrātija un tā ir vērtība, bet sapratām, ka tas ir karteļveida uzņēmums, kurš, diemžēl, nedarbojas Latvijas un Ķekavas novada iedzīvotāju labā. Mēs nolēmām to mainīt, un tāpēc šobrīd esam izveidojuši izcilāko komandu, kurā ir dažādu jomu profesionāļi, kas sevi ir pierādījuši strādājot savu ikdienas darbu, un šobrīd ir sevi ļoti uzskatām pierādījuši jau tajos darbos, ko mēs darām kā partija, proti sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Ķekavas novadā. Esam izveidojuši biedrību Katlakalnā, esam veicinājuši veidot biedrību Valdlaučos, kā arī Plakanciemā un Mellupos. Tas, mūsuprāt, ir nozīmīgs iegūms Ķekavas attīstībai, kad lēmumi tiks pieņemti visa novada ietvarā, iesaistoties iedzīvotājiem, nevis kādām šaurām interesēm. Paldies. Politiskā partija Reģiona alianse Ilgonis Leišarnieks, lūdzu. Paldies. Reģiona alianses komanda startē ar pilnu sastāvu 20 kandidātiem. Mums sarakstā 4 deputāti, mums saraksta līderis ir domas priekšsēdētājs Andis Damlits. Mūs raksturo profesionalitāte un atklātība. Tas ir redzams arī mūsu programmā, kura balstīta uz reāliem darbiem un izpildāmos termiņos. Mūsu galvenās prioritātes ir bērndārs, skolu tīkla attīstība, pašvaldības ielu un ceļu sakārtošana. Protams, mēs zinām arī problēmas. Viena no tādām ir Ķekava zaudē konkurētspējā kaimiņu novadiem, tā ieskaitā Rīgai, uzņēmēju piesaistīšanā. Līdz ar to mēs zaudējam darba vietas, mēs zaudējam nodokļu ieņēmumus. Un viens no tiem iemesliem ir lielā birokrātija. Un ir pienācis laiks restartēt pašvaldības birokrātijas mehānismu, iedot viņai jaunu ātrumu, jaunu veiktspēju. Bet šo restartu mēs sāksim nevis ar darbinieku atbrīvošanu, kā paziņo daži mūsu konkurenti, bet ar to, ka mēs attīstīsim darbinieku prasmes, spējas līdz to izcilībai. Ķekavas pašvaldībā strādā ļoti daudz tādu godīgu profesionālu darbinieku, kuriem rūp gan novada gods, gan viņu pašu gods. Līdz ar to mēs kopā veiksim šo restartu un Ķekava iegūs jaunu elpu. Un nobeigumā vēlreiz atkārtošu mūsu prioritātes bērndārs, skolu tīkla attīstība un pašvaldības ielu ceļu sakārtošanas. Reģionāla komandas vārdā Ilgonis Leišarnieks. Paldies. Apvienība iedzīvotāji Jānis Levits, lūdzu. Jā, tad saknē jau šis politiskais spēks sevi ietver iedzīvotāju intereses, jau mūsu nosaukumā ir ietvert šī doma. Un kāpēc es esmu viens? Tāpēc, ka mūsu tā
Uzskats ir tāds, ka nav nepieciešams tas abnormālais cilvēku daudzums, lai pieņemtu kaut kāds konkrēts lēmums. Nav nepieciešami tik daudz cilvēki, un tās motivators, kāpēc mēs vispār pieņēmām lēmumu piedalīties šajās vēlēšanās, ir tāds, ka jau kuro reizi pēc kārtas situācija kļūs ir arvien kuriozāka, kad uz pašvaldību kandidē 14 saraksti. Tas, man liekas, jau balansē uz kaut kādu idiotismu robežu. Un pētot sociālajos tīklos to, kā pozicionē kandidāti sevi un savus topošos plānus, nav grūti izdarīt secinājumu, kad visiem ir kaut kādi elementāri merkantīli nolūki, jo valstī situācija ir diezgan bēdīga, un cilvēkiem tas bez mazliet ir kā tāds pēdējais salmiņš. Darbu neviens negrib uzsākt jaunu, arī nedomā kaut kādu biznesu vai vēl kaut ko. Vienkāršāk ir iefiltrēties vienkārši pašvaldībā. Nu, tad mēs izlēmām, ka mums jādara viss, lai ja šie cilvēki tur iefiltrējās, tad mēs spētu kontrolēt viņus un viņu neļaut viņiem izpausties materiāli. Pāriesim pie tādām jaukākām lietām, pie veiksmes stāsta. Un sāksim ar Ināru Beļinski. Lūdzu, kas jūsuprāt ir Ķekavas novada veiksmes stāsts? Šī sasaukumā, diemžēl, es nespēju ietekmēt, lai tādi veiksmes stāsti būtu vairāk, bet viņi tomēr ir, cilvēki ir strādājuši. Un tas būs galvenais veiksmes stāsts, tomēr Ķekavas pamatskola tika uzbūvēta. 1., 2., 3. kārta, tur vēl darbi ir, kas jāpabeidz, tātad peldbaseins. Tātad, ja mēs ienāksim kā deputāti, tad mēs atbalstīsim un visu darīsim, lai šis peldbaseins tiktu uzbūvēts. Vēl peldbaseins ir paredzēts uzbūvēt arī Baložu vidusskolā, jo peldbaseins Ķekavā tomēr ir liels pieprasījums pēc peldbaseina. Un, jo Daugmalē ir viens peldbaseins Ķekavas novadā, jo visi netiek tomēr uz šo peldbaseinu. Ir attāluma dēļ, laika dēļ, un viņš ir tomēr stipri aizpildīti visi laiki, kad tur varētu atbraukt, papeldēties, pamācīt bērnus peldēt. Gods kalpot mūsu Latvijai, Raimonds Nitišs, lūdzu, jūsu veiksmes stāsts. Runājot par Ķekavas novada veiksmes stāstu, es varbūt nesaukšu konkrētus darbus, padarītos, ja uzceltās mājas, ēkas, tam līdzīgi es uzskatu, ka Ķekavas novada veiksmes stāsts ir mūsu iedzīvotāji. Ķekavas novads kā tāds, kas attīstās, iedzīvotāju skaits pieaug, skatoties prognozes un tās statistiku, Ķekavas novads ir viens no dažiem novadiem Latvijā, kur tuvākajā 10 gadē iedzīvotāju skaits tikai pieaugs. Un es uzskatu, ka šis ir veiksmes stāsts, kurš ir jāizmanto, kurš ir jāiesaista šo te ikdienas problēmu risināšanā pilnvērtīgi, neatstumjot nevienu. Paldies. Partija Vienot Latvija, Andis Adats, lūdzu. Neskatoties uz to, ka Ķekava ir izskanējusi sabiedrībā ar visdažādākajām tēmām, jāatzīst, ka ir arī labie darbi. Un tie darbi, kurus es vērtēju visaugstāk un kurus es tiešām gribu nosaukt par veiksmes stāstu, ir atbalsts vecākiem, jaunajiem vecākiem, kuri nav tikuši pašvaldības finansētā bērndārzā. Viņiem ir iespēja saņemt kompensāciju par auklēm, iespējams saņemt maksas pakalpojumus citās iestādēs. Ļoti augstā līmenī Ķekavā ir sociālā palīdzība, un to neviens nevarēs apstrīdēt. Un pats galvenais, kas priecē mūs, un ar ko mēs tiešām varam lepoties, ir lielais Eiropas finansējuma apgūvums tieši ūdens saimniecības sistēmas rekonstrukcijā. Paldies. Saskaņas Sociāldemokrātiskā partija Zintis Šaicāns, lūdzu. Ja man jārunā par veiksmes stāstiem, tad, teiksim, šajā domas sasaukumā vai tādu par veiksmes stāstu, kādu es varētu minēt, īsti man piemēru nebūtu. Pasen atpakaļ bija uzcelts ar privātās partnerības projektu palīdzību bērndārs Bitīte, kas ir Katlakalnā. To es varētu nosaukt kā veiksmes stāstu, jo tas ir piemērs, kā piesaistīt, ja pašvaldībai varbūt nav to līdzekļu piesaistīt no privātiem vai uzņēmējiem vai privātu personu un pēc tam viņu apgūt kaut kādā veidā, bet radīt jaunas tās pašas bērndārzu vietas. Bet kā lielāko veiksmes stāstu es varētu uzsvērt, mana kā partijas līdera iesaistīšanās Ķekavas novada domē, iesaistīšanās politikā ar jauniem un aktīviem mērķtiecīgiem cilvēkiem. Ķekavas veiksmes stāsts ir pati Ķekava.
ar savu attīstību, kas gadu gadiem jau šobrīd, balstoties uz cilvēku privātu iniciatīvu, ir izveidojusi vienu no lielākajiem, augošākajiem novadiem Latvijā. Tas, kas būtu jāpanāk, lai šī izaugsme, ko nodrošinājuši ir privāti ieguldījumi, tiktu sekmīgi attīstīt tālāk, un katrs iedzīvotājs, kurš dzīvo Ķekavas novadā, justu to, ka viņš dzīvo novadā, par kuru novads rūpējās. Līdz šim esošie veiksmes stāsti, diemžēl, neveido to sajūtu iedzīvotājiem. Paldies. Reģiona alianses Ilgonis Leišanīgs, lūdzu. Jā, mūsu veiksmes stāsts arī saistīts ar bērndārza attīstību, jo šogad 14 mēneši no projekta sākuma līdz pabeigšanai pabeidz piebūvi Baložās bērndārzam. Mums ir jau 5 gadus iet veiksmīgs auklīšu dienas projekts, ja bērni netiek bērndārzā, tiek atbalstīts. Mūsu veiksmes stāsts ir mākslas skolas, kuras nopirkam tiešām sliktu telpu, kur ir radīta telpa jaunai mākslai. Mūsu veiksmes stāsts ir ieguldījumi mūzikas skolā, jo mūzika tā ir mūsu pievienotā vērtība mūsu iedzīvotājiem. Tie ir mūsu veiksmes stāsts starptautiskajā pasaulē. Mēs liekam pamatus mūsu Latvijas nākotnē ar šiem veiksmes stāstiem. Mūsu veiksmes stāsts noteikti šīs sākuma skola Ķekavā un arī Pļauniekalnu skolas būvniecības, kur projekts ir ricinājis 5 gadus. Paldies. Apvienība iedzīvotāji Jānis Levits, lūdzu. Es vairāk tā tiekšos uz kaut kādu neveiksmes stāstu, jo Ķekavā ir uzbūvēta kaut kāda briesmīga skola. Es nezinu, es tādu negribētu savā pagalmā redzēt. Bet, labi, tas tā. Veiksmes stāsts varētu būt Klaņķikalna estrāde, kur savu laiku ir noticis pēdējais Edgara Liepiņa pirms navas koncerts. Faktiski tā estrāde bija kaut kāds milzīgs kultūras centrs pirms tam, kas ietvēra Baldonu, Daugmalu, viss reģionu tur. Un viņa nolaista galīgi, tur nekas nenotiek. Tur viss ir tās briesmīgi. Es domāju, ka to vietu varētu pacelt atkal tādā pašā līmenī. Kaut kā tā. Jums ir iespēja uzdot jautājumus pa vienam jautājumam savam politiskajam oponentam vai, teiksim, varbūt topošajam komandas biedram. Latvijas Zaļā partija Ināras Biļinskis, lūdzu, jūs jautājums, kam jūs izvēlaties jautāt? Es jautājums neuzdošu, tādēļ, ka visi tie jautājumi un atbildes jau visur ir sastopamas. Vienkārši gribu novēlēt visiem, kurš iekļūst deputātos, veidot draudzīgu komandu, nevis uz intrigu pamata un nevis apvainot, pārmest, ka kaut kas nav darīts, nav izdarīts, jo visi cilvēki centušies, ir strādājuši, kas šodien ir pie varas, jā, un es to visu no malas ļoti labi redzu, un arī mūsu komandas cilvēki, staigājot, tiekoties ar iedzīvotājiem, dzird diezgan daudz labu vārdu par to izdarīto, kas izdarīts. Protams, ir ļoti daudz, kas darāms, dažādu iemeslu dēļ kaut kas nav pabeigts, kaut kas ir apturēts, bet tas nenozīmē to, ka nav strādājuši cilvēku, un nākotnē, protams, mēs apņemamies intensīvi strādāt, lielu darbu ieguldīt tieši Ķekavas novada attīstībā, jo attīstība tomēr var būt citos tempos Ķekavā. Par to visi zina. Ķekava ir ļoti slavena. Gods kalpot mūsu Latvijai, Raimonds Nitišs, jūs jautājums. Es gribētu uzdot jautājumu partijas Visu Latvijai pārstāvim Andim Adatam saistībā ar Baložu, baseinu būvu Baložos. Šis jautājums jau tiek risināts, jeb pieminēts ento sasaukumu priekšvēlēšanu lozungos. Jūs bijāt visus šos sasaukumus iepriekšējos Ķekavas domē. Teiksim, kas traucēja līdz šim uzbūvēt šo te baseinu un kāpēc jums liekas, kad iekļaujot sarakstā, teiksim, šajos te solījumos šo te baseinu būvi, jums izdosies to izdarīt šajos 4 turpmākajos gados? Par iepriekšējo periodu. Tieši tāpēc, ka pie visdažādākās politiskās peripētīs, ja nemaldos, 2010. gadā uz vienu laiku pat tika apsturēta skolas būvniecība, jaunais mācību korpus un sporta zāle, un tikai iesaistoties sabiedrības aktivitātēm šī celtniecība atsākās. Bet tas viss prasīja savus upurus. Un šīs darbības rezultātā skola jau 6 gadus ir bez stadiona, un, protams, nav pabeigts arī baseins. Ja mēs runājam par baseinu pabeigšanu, tad ir pilnīgi konkrēts priekšlikums. Sabalansējot budžetu, izplānojot līdzekļus, varu pateikt, ka ja mēs atsakamies no Pļauniekalnas skolas nojaukšanas modeļa, kurā ir iekļauts, ka visiem bērniem ir jāpārvietojas uz Ķekavu,
uz tām telpām, kuras jau ir aizņemtas. No tām ir jāpārvieto iestādes uz atsevišķām telpām, kuras arī vēl nav neuzbūvētas, neremontētas. Pēc tam jānojauc vecā skola, jāuzbūvē jaunā skola. Pēc manām aplēsēm šis projekts varētu izmaksāt ap 7,5 miljoni. Ja deputāti vienojās par to, ka būvē jaunu skolu, nenoslogo budžetu un pārējās iestādes ar šīm papildus darbībām, tad jaunā skola izmaksātu apmēram 4 miljonus, un 3,5 miljoni būtu tieši tā summa, kas ir nepieciešama Baložu baseinu būvniecībai. Paldies. Partija Vienota Latvijā. Un Sadats, jūs jautājums, kam jūs jautāsiet? Tādā gadījumā es pajautāšu kolēģim atpakaļ. Jo, raugi, mēs iepazināmies ar jūsu sarakstu, iepazināmies ar jūsu programmu, un tā kā mans jājams zirdziņš ir budžets, jūsu sadaļā sociālās garantijas tika minēta vesela virkne atvieglojumu, kuri pienāksies iedzīvotājiem gadījumā, ja jūs tiksiet ievēlēti. Vai jūs varat paskaidrot, no kurienes tiks ņemta šī nauda, cik viņa būs liela un vai vispār tas ir iespējams? Jā, principā, kā es jau minēju iepriekš, mūsu komandā ir dažādi jomu speciālisti un mūsu priekšvēlēšana programmā katrs solījums ir izsvērts un rēķināts ciparos, vai tas ir reāli Ķekavas budžetam izpildāms vai nav. Un šie cipari principā ir ļoti skaidri norāda to, ka tā ir principā tikai vēlēšanās. Ja mēs runājam par no 6. līdz 9. klasē brīvpusdienām, tad tie ir 162 000 gadā tikai uz visu to bērnu apjomu. Ja mēs runājam par pirmskolas izglītības iestādēm 5-6 gadu veciem bērniem, tad tie ir tikai 350 000 gadā, bet jāatcerās, ka 5-6 gadnieki ir tie, kas tūlīt sāk skolas gaitas, un vecākiem ir liels finansiālais sloks, pirms viņi palaiž viņus uz skolu. Tas pats ir ar bērnu piedzimšanas pabalstiem. Ja šobrīd, ja mēs viņus palielinām līdz 300 eiro, tad tie ir principā 22 000 gadā tikai tas, kas ir kas iet no budžeta. Paldies. Jautājumu uzdod Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija. Zintis Šeicāns, lūdzu. Līdz šim kā jautājumu nebija, bet tā kā kolēģis Leišaunieka kungs, kas šobrīd ir jau deputāts domē pastāvoši, minēja problēmu par darbinieku kvalifikācijas pacelšanu un to, teiksim, varbūt ne atsijāšanu, tā neteikšu, bet viņu prasmju pārbaudīšanu. Kāpēc šāds tieši mērķis radās pašā priekšvēlēšanu tādā garā, tieši nevis šo 4 gadu sasaukuma laikā? Saskaņā ar to pieņemto kārtību, kāda ir pašvaldība, katru gadu darbinieki tiek vērtēti, tiek sūtīti uz kursiem, ar viņiem tiek strādāts. Bet problēma jau nav nekadreiz darbiniekos, bet tādā birokrātijas mehānismā, kas ir radīts, izziņu paprasa par izziņu, nākamo par izziņas apstiprināšanu. Un tas rada to smago birokrātiju. Un tāpēc ir tā doma restartēt attiecības, lai neveidojas dublējušās funkcijas. Tāpēc ir pieņemts darbā ir auditors, lai procesos paskatītos cauri, un ar tiem pašiem darbiniekiem. Ar šiem pašiem resursiem, bet pareizi viņus doliekot pareizā vietā, var sasniegt daudz labāku rezultātu. Var panākt to izcilību ar to, ka cilvēks, kurš atnāk uz pašvaldību, viņš atnāk ar smaidu un aiziet ar smaidu. Ir cieņpilna attieksme pret viņu. Šāds ir mūsu mērķis. Nevis viņu atbrīvošana vai represēšana. Paldies. Paldies. Jaunā konservatīvā partija Nēls Kalniņš. Lūdzu, jūs jautājums. Droši vien neviens nebūs pārsteigts. Mans jautājums būs Leišaunieku kungam no Reģiona alianses. Jūs daudzkārt šodien minējāt, kad jums ir svarīgi bērni, iedzīvotāji, vecāki, jūs gribat attīstīt novadu. Vienlaikus ir situācija ar Pļauniekalna sākuma skolu, kur jūs jau gadu metodiski neņemat vērā 200 bērnu vecāku viedokli par to, ka šo skolu nedrīkst nojaukt līdz brīdim, kamēr ir uzbūvēta cita pietiekoši liela skola tam atbilstošā vietā. Tā vietā jūs dažādām jau pieminētajām birokrātiskajām metodēm izmantojiet savus resursus, lai nojauktu eksistējošu, funkcionējošu ēku un tā vietā uzbūvētu nepietiekoši lielu skolu, jo jums ir labi zināms, ka 19. gadā šajā apkārtnē būs 500 bērni. Plānotā skola pat nav pusi tik liela.
Kāpēc mēs tā rīkojamies, Leišāniekungs? Paldies par jautājumu, bet šajā jūsu jautājumā bija ielikta atbilde, jūs maldiniet sabiedrību ar par 500 bērniem. 2011. 12. gadā pašvaldībā piedzima 300 bērni, un pēc tam turpmākos 3 gadus skaitlis ir stabilizējis 250. Tas ir uz visu novadu. Pirmkārt, tas būtu viens. Otra lieta. 2012. gadā ir apstiprināta pašvaldības attīstības ilgtermiņa stratēģija, kurā jau Pļavnieku skolas remonts, rekonstrukcija, pārbūve ir iekļauta šajā programmā. Visu šīs lietas jūs labi zināt. Par to mēs esam jums arī personīgi runājis, bet jūs ļoti spītīgi neklausāt. Jūs neklausāt viedokli, ka šī skola ir tehniski nepiemērota, šī skola ir morāli novecojusi, un šajā skolā ir arī dažādas sēnītas, brands, kas rada bērniem veselības problēmas nākotnē. Tas ir tas, par ko satraucās tie vecāki, kuru bērni vēl neiet skolā. Šoreiz problēma ir tas, ka vecāku grupa, kurā bērni šobrīd mācās, nevēlās viņus vest uz Ķekavu un rada kolosālu platformu, priekšvēlēšanu platformu. Paldies. Paldies. Katrs jautājums un katra atbilde ir tāda, kāda viņi ir. Ilgons Leišanieks, ir jūs tiesības uzdot nākušu jautājumu kādam no cilvēkiem? Es, protams, Kalniņa kungam jautāšu atpakaļ, bet es nejautāšu par programmas saturu, jo programmas ir visiem labas un atbildes arī būs ļoti labas. Bet jautājums par pašu programmas formātu. Es saņēmu jūsu bukletu, un es ieraudzīju tur tādu interesantu piedāvājumu. Zvaniet uz noteikto tālruņa numuru, un jums tiks piegādātas pārsteiguma dāvana. Cik tas ir ētiski? Vai vispār Juta Strīķa, kurai ir eksperts šajos korupcijas jautājums, ir redzējis šo bukletu? Vai viņa apzinās to, ka šajā bukletā ir iekļauta slēptā priekšvēlēšana izdevumi? Jautājums ir ļoti vienkārši. Vai Juta Strīķa ir redzējis šo bukletu? Paldies, atbildē. Paldies. Ļoti labs jautājums. Juta Strīķa kundze ir redzējusi šo bukletu. To ir redzējis arī Knaba eksperts, ar kuru mēs esam konsultējušies šo jautājumā. Un viss, kas ir saistīts ar šo bukletu, nekādā veidā nav saistīts ar slēptiem izdevumiem, ko jūs šobrīd mēģināt mums piedēvēt. Visus izdevumus, kurus mēs realizējam šīs kampaņas laikā, mēs veicam likumā paredzētajā kārtībā, informējam Knabu par to saulaicīgi, kā to paredz esošā likumdošana. Kas attiecās par pašām sēkliņām, tad tas ir mūsu redzējumā simbols, ko mēs gribam dāvāt novada iedzīvotājiem, jo mēs redzam un gribam redzēt Ķekavu nākotnē kā augošu, kā plaukstošu novadu Latvijā, un tādēļ mēs dāvinam ziedu sēklas, kuras jau šajā vasarā priecēs mūsu novadiedzīvotājus. Paldies. Apvienība iedzīvotāji Jānis Levits, lūdzu, jūs jautājums. Man būs grūti uzdot kaut kādu jautājumu, tāpēc, kad es neesmu bijis lietas kursā par skaitļiem un vispār skaitļi neinteresē. Tie ir domāti veciem cilvēkiem, aktīviem vēlētājiem, lai viņus šokētu, un tā ir manipulācija vienkārši cilvēkiem. Tātad es vēlreiz atkārtošu, ka mēs esam iedzīvotāji, mūsu interesēs ir kontrolēt šos mehānismus. Un tad tas arī ir mūsu izdevums kontrolēt, lai iedzīvotāji būtu droši par to, ko viņiem sola. Tātad faktiski tas nav jautājums, tas ir novēlējums. Tas ir, novēlējums vairāk tā kā. Atrotīt piedurktas, jo mūsu nākotne ir mūsu rokās. Paldies, cienījamie televīzijas skatītāji. Ar mums kopā bija puse no Ķekavas deputātu kandidātiem. Palieciet kopā ar mums. Pēc īsa brīža mēs atgriežamies ar otru saraksta pusi. Paldies! Vēlreiz sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Esam atpakaļ studijā ar Ķekavas novada otru pusi no saraksta Latvijas Zemnieku savienība Aigars Vītols. Politiskā partija Sadarbība Igoris Malinauskas. Vidzemes partija Valsts Variks. Politiskā partija KPV LV Jānis Liepiņš. Partija Vienotība Politiskā partija Izaugsme Latvijas attīstībai Roberts Jurķis. Nacionālā apvienība Visu Latvijai Tēvzemiem brīvība LNK Ieva Arnte. Sveicināti. No Sirds Latvijai Gunārs Upelnieks. Sveicināti. Un, cienījamie deputāti kandidāti, jums ir 2 minūtes, lai uzrunātu savus
vēlētājus. Sāksim ar Latvijas Zemnieku savienību. Aigars Vītols, lūdzu. Esiet sveicināti Ķekavas novada iedzīvotāji. Mūsu novads ir lieliskākā vieta, kur par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies vairāk kā 23 000 iedzīvotāji. Tas ir Rīgas tūms, tā ir zaļā daba, Baloža pilsēta ar lielisko meža teritoriju un Titurgas ezeru. Tā ir Daugava, Ķekavas pagasta un Daugavas pagasta. Mēs, Latvijas Zemnieku savienības deputātu kandidāti kopā ar visiem novada iedzīvotājiem esam gatavi turpināt, veidot un attīstīt mūsu novadu vēl skaistāku un sakoptāku. Mūsu Latvijas Zemnieku savienības deputātu kandidāti ir sabiedrībā zināmi, gan gados jauni, gan dzīves pieredzi ieguvuši dažādu jomu speciālisti. Mēs pārstāvam gan kultūras, izglītības, sociālās aprūpes, veselības jomas. Tāpat mūsu cilvēki nāk no uzņēmējdarbības vides. Pamat un svarīgākās lietas nākamajā periodā, ko mēs plānojam izdarīt. Protams, primāri tā ir izglītības joma, izglītības iestāžu attīstīšana. Ir jāturpina paplašināt un attīstīt gan bērndārs, gan skolas. Protams, visiem zināmais sāpīgais jautājums mūsu novadā tie ir ceļi, ceļu infrastruktūras sakārtošana. Mēs turpināsim veiksmīgi uzsākto ceļu remontu darbus un veidosim jaunus ceļus, kā arī ir jāpilnveido un jāattīsta aktīvās atpūtas un sporta laukumi. Ir veiksmīgi izdarīti mājas darbi, ir sagatavot augsmu turpmākam periodam un atliek tikai paveikt iesāktos darbus. Tas ir jāizveido Ķekavas parks, ir jāattīsta sporta laukums pie Baloža vidusskolas, jāuzbūvē Ķekavas stadions, tāpat jāizveido sporta laukums pie Daugmalas pamatskolas. Mēs, Latvijas Zemnieku savienības deputāti kandidāti, veltīsim visu savus pūles, savus zināšanas un prasmes, lai attīstītu Ķekavas novadu. Paldies. Politiskā partija sadarbība. Igoris Malinauskas, lūdzu. Esat sveicināti novadnieki. Partija sadarbībā ir sociālas drošības un drošības novada partija, kurie ir saplānojuši nākošajā periodā ļoti daudz darbus, kas ir nepieciešams paveikt. Ja mēs novadnieki dzīvosim un mīlēsim viens otru, kā mēs mīlam un cienam paši sev un savus tuvākos, tad ir cerība uz to, kad apvienotos spēkos, piemērojot, varētu panākt lielus panākumus. Neizmirsīsim arī par Ķekavas novada nomalēm, par Jenčiem, par Plakanciem, par Melupiem, par Daugmali un citam vietam. Sakārtosim daudzus ceļus, kurie prasa šodien, skatoties uz mums ar lielām bedriem. Vajadzētu tāpat kārtot jautājumu par bērnu dārzu paplašināšanu, būvniecību, sakarā ar to, ka katru gadu Ķekavas novada piedzimst vairāk par 400 bērni. Prasas, protams, arī jaunu skolu būvniecība, ko mēs esam ieplānojuši, Ļaunikāna skolas pārbūve. Ja nepietieks vietas, mēs plānojam arī nākotnē izbūvēt skolu arī Titurgā, arī pēc nepieciešamības arī citas vietas. Ir daudz jautājumi par satiksmes, par sociālajiem jautājumiem, par māmiņām jaunām, kuras gribētu ilgāk pabūt ar bērniem, izskatīt jautājumu, kad auklīšu pabalstu maksāt arī viņiem un atļaut viņiem būt ar savu bērniem līdz 3 gadiem. Tāpat palielināt pabalstus par bērnu piedzimšanu, bērnu dārza piešķirt pusdienas pavelti un līdz 9. klasē tāpat barot visus pavelti. Ir ļoti daudz sociālās programmas, kuras mēs, ja jūs mums atbalstīsiet, mēs mēģināsim viņas izcenot. Paldies. Vidzemes partija, Valds Variks, lūdzu. Vēlreiz sveicināti, godātie skatītāji un īpaši Ķekavas novada iedzīvotāji. Mans vārds ir Valds Variks un es pārstāvu pašvaldības deputātu kandidātus no Vidzemes partijas Ķekavas novadā. Mūsu komandā ir dažādi jomu speciālisti, gan cilvēki ar lielu pieredzi pašvaldības darbā,
gan cilvēki, kas to ir vērtējuši, neesot pašvaldības struktūra vienībās. Bet mums visiem ir kopējs viedoklis un skatījums par to, kas notiek novadā un kā tam būtu jāattīstās nākotnē. 2013. gadā Vidzemes partija ieguva vislielāko iedzīvotāju atbalstu vēlēšanās, un līdz 2015. gadam Vidzemes partija un to pārstāvošais priekšsēdētājs vadīja pašvaldību. Šajā laikā risinājām ļoti sarežģīts jautājums, un tie bija tiešām lieli izaicinājumi. Un ieviesām arī daudzus jauninājumus šajā laikā, par ko esam ļoti gandarīti. Galvenie uzdevumi šajā laikā bija pašvaldības finanšu stabilitātes atjaunošana, kapitāla sabiedrības Baložu komunālā saimniecība glābšana, jo viņi bija novesti līdz bankrota slieksnim, bija uzņemts kredīta saistības ieķīlājot sabiedrības aktīvus un līgumu saslēgt par gandrīz 8 miljoniem eiro. Tā bija ļoti liela problēma tajā laikā. Pašvaldībai draudēja finanšu uzraudzība, tātad visas praktiski attīstības bremzēšanās. Un te pašā laikā bija nepieciešams turpināt infrastruktūras objektu attīstību, skolu būvniecību, bērndārza jautājumu risināšanu un tā tālāk. Nepilni tātad apmēram gada laikā šie jautājumi tika atrisināti, piesaistot kompetences speciālistus sadarbībā gan ar ministrijām, ar finanšu ministriju, ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, gan ar ekonomikas ministriju, bijām pat Saimā. Un šie jautājumi ir atrisināti. Šobrīd pašvaldība var risināt saimnieciskās lietas, būvēt skolas, sniegt iedzīvotājiem pabalstus un darīt visu to, kas ir nepieciešams. Mēs esam gandarīti par paveikto un esam apņēmības pilni arī turpmāk uzlabot novadā situāciju. Paldies. Politiskā partija KPV LV Jānis Liepiņš, lūdzu. Sveicināti ķekavieši. Mēs un partija, kam pieder valsts, vēlas Ķekavā kā pirmajā vietā Latvijā ieviest regulāru sistēmu un organizēt regulāras iedzīvotāju kopsapulces tieši pirms domes sēdes, kur ekvivalenti domes sēdēm tiktu pieņemti lēmumi un iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli balsojot, tā kā to dara deputāti. Un ikdienā tas dotu iedzīvotājiem, katram iedzīvotājiem, mandātu tāpat kā deputātam lemt par savu novadu tieši, nevis uzticēt to visu pāris cilvēkiem, kas sēž domē. Paldies! Paldies. Partija Vienotība politiskā partija Izaugsmes Latvijas attīstībai Roberts Jurķis, lūdzu. Labdien, sveicināti ķekavieši. Mēs šajās vēlēšanās esam uzsākuši jaunu tradīciju sadrumstalotajā Ķekavas novadā un esam izveidojuši kopēji apvienoto 3 partiju sarakstu, jo tikai vienojoties var panākt labu rezultātu. To pierādīja mans iepriekšējais periods no 2009. līdz 2013. gadam, kad es biju domas priekšsēdētājs, kad krīzes laikā es spēju nostrādāt visu pilnu sasaukumu, kas arī ir nebijis notikums Ķekavā. Mēs uzbūvējām bērndārzus Katlakalnā, uzsākām Ķekavas sākuma skolas būvniecību, pabeidzām piebūvu pie Baložu vidusskolas, pabeidzām bērndārzu un peldbaseinu būvu Daugmalē un veicām daudz citas labas lietas, kas bija saplānotas, ko mēs varam atļauties ar savu budžetu, jo mēs esam Ķekavas novads ir Valmieras izmēra pašvaldība, kur ir apmēram vienāds iedzīvotājs skaits, tikai mums ir par dažiem miljoniem lielāks budžets. Bet skatoties novada labiekārtošanu un kā novads ir attīstījies pēdējos 4 gadus, nevar teikt, ka mēs esam bagāti pašvaldība. Tādēļ es aicinu balsot par mūsu apvienoto sarakstu un apņemos izveidot nopietnu stabilu domas darbu un izveidot pašvaldību, kura strādā draudzīgi iedzīvotājiem. Jo mēs to varam atļauties, mums ir līdzekļi, mēs varam būvēt ceļus, mēs varam uzņemties kredīta saistības, jo mūsu kredīta saistība procents ir tikai 8%, atļauto 20 vietā. Mums ir iespējas, bet šo pēdējo 4 gadu laikā šīs iespējas nav izmantotas pilnībā. Jo mums ir jābūvē skolas, ir jābūvē bērndārzi, ir jāplāno ceļu attīstības plāns, lai mēs saprastu, ka katra apkaimē ir jābūt skaidrs, kurā brīdī, kura iela, kad tiks sakārtot, vai viņi vispār tiks sakārtot, jo būs arī tādas ielas, kuras ir dažas mājas, viņas varbūt arī netiks tik ātri sakārtot, bet cilvēkiem ir jābūt skaidrībai. Paldies. Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēvzemēm brīvība LNK, Ieva Arnte, lūdzu. Esmu Ieva Arnte un kopš 2013. gada pārstāvu iedzīvotājus Ķekavas novada domē Nacionālās apvienības vārdā. Savu komandu varu raksturot kā cilvēkus ar prātu un sirdi īstajā vietā,
kā nedaudz ideālistus, bet jo īpaši to, ka mēs esam gatavi strādāt patiešām sabiedrības interesēs, stādot sabiedrības vajadzības daudz augstāk par savām personīgajām. Šī principa ievērošana es esmu pierādījusi arī savā līdzinājā domas darbā, iestājoties gan par mākslas skolu, gan par Pļauniekalna skolas saglabāšanu. Mēs turpināsim domas darbā iedibināt labas pārvaldības principus, un mēs neatbalstīsim domi kā deputātu darbā iekārtošanas biroju. Ir bijuši daži piemēri šajā sasaukumā. Un mēs tāpat neatbalstīsim pašvaldības administratīvā aparāta slaukšanu. 4 gadus esmu, un es domāju, es esmu šajā sasaukumā vienīgā deputāte, kas ir atteikusies no transporta kompensācijām un no telefona sakara apmaksas, no šīm deputāta ekstrām. Un jāsaka tā, ka Ķekavas novads ir liela pašvaldība, un mums patiešām ļoti daudz darāmā. Un ja notiktu tāds brīnums, ka domē tiktu ievēlēts mazāks partiju skaits nekā 8, šobrīd mēs mēģinām 8 partijas strādāt kopā, tad es uzskatu, ka mums arī būtu daudz vienkāršāk vienoties par darāmajiem darbiem un arī par principu ievērošanu, un es uzskatu, ka pie tāda nosacījuma arī domas darbs un lēmumu pieņemšana noritētu daudz raitāk. Vēl par politiku. Politiku veidojam mēs paši. Nevajag a priori uzskatīt, ka politika ir netīra lieta. Neviens jau neliek, esot deputāta amatā, sasmērēties. Nacionāla apvienība strādājot domē 4 gadus, šo laiku pārbaudi ir izturējusi. Tādēļ es aicinu vairot mūsu spēku, uzticēties un balsot par visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK, gan Ķekavas novadā, gan visā Latvijā. Paldies! Paldies! No sirds Latvijai Gunārs Upelnieks, lūdzu. Sveicināti! Mani sauc Gunārs Upelnieks, no sirds Latvijai, Ķekavas nodaļa. Ir pagājuši 4 sasaukuma pašvaldības gadi, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka pašreizējā Ķekavas novada doma ir iestigusi attīstībā un nesaimnieciskā novada vadīšanā, saņemot gan no iedzīvotājiem, gan no saviem vēlētājiem vienus pārmetumus. Mēs, no sirds Latvijai, Ķekavas nodaļa, esam izveidojuši spēcīgu jaunu komandu ar cilvēkiem no visa novada. Mēs esam nolēmuši pārstāvēt un aizstāvēt Ķekavas novada iedzīvotājus, intereses ar profesionālu un godprātīgu pārvaldes darbu. Mēs šeit varam gari un plaši runāt par mūsu mērķiem, plāniem un solījumiem, bet patiesībā mūsu iedzīvotājiem neinteresē mūsu solījumi. Iedzīvotājs interesē, lai viņi varētu mums uzticēties, lai iedzīvotāji varētu izprast mūsu pieņemtos lēmumus un to pamatojumu. Iedzīvotāji vēlās būt apmierināti ar deputātu un ierēģņu attieksmi un pretimnākšanu. Novada lielākā problēma ir nesaimnieciska Ķekavas novada vadīšana un nesaimnieciski izmantoti budžeta finanšu līdzekļi. Neliederīgi, novilcināti, daudzu projektu piedāvājumi, kuru rezultātā projektu izmaksas dubultojas vairāk kārtīgi. Netiek izmantoti piedāvātie investoru finanšu līdzekļi un valsts līdzfinansējuma kvotas. Eiropas Savienības finansējumi arī netiek apgūti pilnā apjomā. Pēc statistikas datiem starp pašvaldībām mēs esam 119. vietā, kur vēl zemāk. Paldies! Katram no deputātu kandidātiem ir iespēja uzdot jautājumu savam politiskam oponentam vai varbūt komandas biedram nākotnē. Un sāksim ar jums, Aigar. Lūdzu, uzdodiet savu jautājumu. Jā, mans jautājums būs Valtam Varikam. Vēl esot jums domas priekšsēdētājiem, tika uzsākts, manuprāt, veiksmīgi Ķekavas parka attīstības projekts. Publiskajā vidē ir plaši interpretēts un iztirzāts jautājums par Ķekavas parka projektu attīstību. Sakiet, lūdzu, pašreizējā situācijā, vai jūs esat apmierināts ar Ķekavas parka attīstību un kādu jūs redzat, un vai jūs un jūsu partija nākotnē atbalstīs Ķekavas parka projektu izveidi un attīstību? Jā, paldies. Šis tiešām ir labs jautājums.
Un Ķekavas parks ir tā lieta, ar ko Vidzemes partija tiešām var lepoties. Jo saistībā ar šo objektu pirmo reizi novadu vēsturē tika organizēta sabiedriskā vai publiskā apspriešana, kur tika uzzināt iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Un attiecīgi tika koriģēts tehniskais projekts tajā laikā. Visa tātad projekta dokumentācija, visi šie organizatoriskie jautājumi tika sakārtot, un 2015. gadā atlika tikai uzsākt šo skaisto projektu, kura realizācijas rezultātā iedzīvotājiem būs tiešām iespēja izmantot mūsu novadu bagātību, Ķekavas upīti, gan pieeja pie Daugavas, un Aigara minētais interpretētie fakti saistībā ar šīm te zemes jautājumiem. Es domāju, ka par to tu biji domājis. Jā, es domāju, ka viņi visi ir skaidri uz šobrīd. Šīs te politiskās spekulācijas ir noskaidrotas, un iedzīvotājiem tiešām būs ļoti vajadzīga, ļoti laba lieta, par ko, es domāju, visi mēs būsim priecīgi. Ceru, ka tikai nākošā gada budžetā atradīsies un deputāti nobalsos par līdzekļiem parka turpināšanai. Diemžēl šobrīd budžetā līdzekļus deputāti nav atraduši turpināšanai, bet es ļoti ceru, ka mēs visi, ja mūsu gadījumā ievēlēs, vienosimies un šo skaisto projektu realizēsim līdz galam. Paldies. Paldies. Jautājums, lūdzu, Igors Malinovskis var uzdot. Es gribētu uzdot Nacionālajai partijai Ievai jautājumu par, vai jūs tieši domājat, kad šodien, iestājoties pret Pļaunīkalna skolas pārbūvi un uzliekot krustu vispār uz skolu, tā kā viņi 19. gada nebūs vairāk akreditētā, jūs uzskatāt, ka tas ir labākais risinājums nekā skolas attīstību novirzīt uz niekurienu? Tas, ko jūs saucat par Pļauniekalna sākuma skolas pārbūvi, tā ir Pļauniekalna skolas nojaukšana. Un tiek sarežģītas dzīves ļoti daudziem cilvēkiem. Jautājumi, jūs gan esat domas priekšsēdētāja vietnieks pat labāk, bet jautājumi ir pilnīgi salaisti grīstē un nav sakārtoti, jo 1. septembris vairs nav aiz kalniem. Šo skolu šobrīd taisās gan ēku pašu nojaukt, gan arī vēl nav sagatavota jauna vieta, kur skolēniem pārcelties. Tā kā tie lēmumi, ko jūs esat šobrīd domas vairākums pieņēmis, tie ir pilnīgi bezatbildīgi. Un attiecībā uz jaunu skolu es uzskatu, ka Pļauniekalna sākuma skolai ir vajadzīga jauna ēka citā vietā, kur ir labāka pieejamība, kur viņu var uzbūvēt lielāku un kas būtu pietiekama vēl ilgākam laika posmam, nevis tikai pašreiziem skolēniem. Paldies, jūs gribat Tad es gribu tikai īso piebildi, es saprotu pēc oponenta man kolēģis atbildes, kad viņi uzskata šodien, kad skola Pļaunīkalns nav vajadzīga un bērniem, lai mācās sliktā vecā skola, ne jauna, ne attīstīta, ne jaunam tehnoloģijām, un 19. gada viņi nesaņems akreditāciju, viņi būs slēgta. Paldies, tad Ieva, dodam jūs iespēju ļoti īsi pabeigt jūsu atbildi. Jūsu replika, Malinauskas kungs, liecina par to, ka jūs tiešām neesat neko sapratis. Paldies. Sapratne īstenībā ir tas, ko mēs mācāmies visu mūžu. Vidzemes partija Valds Variks, lūdzu jūs jautājums. Jā, es vēlētos uzdot jautājumu Vītola kungam, ņemot vērā, ka Vītola kungam ir ļoti liela pieredze sporta jomā, un šobrīd Vītola kungs vada arī Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Un jautājums ir šāds. Novadā ir ļoti daudz sportistu, ir ļoti daudz sportistu biedrības, ļoti daudz aktīvisti, un ir arī daudz diskusiju par to, kā šobrīd novadā tiek atbalstīti sportisti, vai tas ir ceļš uz profesionālo sportu, vai tas ir ceļš uz masu sportu. Es gribētu, Aigar, lai tu izstāsti savu redzējumu par šo tēmu. Kā tu domā, kā būtu jāvirzās nākotnē šajā jautājumā? Lūdzu, atbildi. Jā, manuprāt, mums pašvaldībā ir izstrādāt viens no labākajiem atbalsta modeļiem sportistiem un sporta organizācijām. Jo uz finansiālu atbalstu var pretendēt ik viens sportists, ik viena sporta organizācija, kas darbojās mūsu novadā. Ir izstrādāt speciāli saistošie noteikumi. Un šo iespēju arī izmanto liels skaits sportistu un sporta organizācijas. Bet ir viena ļoti liela problēma. Mums novadā ļoti trūks sporta infrastruktūras, kur visiem šiem sportistiem darboties. Tāpēc ir, kā jau iepriekš minēju, ir veikts ļoti liels mājasdarbs, ir izstrādāti vairāki projekti gan Ķekavas
sporta stadiona projekts, gan top Baložu vidusskolas sporta laukuma jeb stadiona projekts. Tāpat Ķekavas parka projekts, kas būtībā arī risina veselīgu dzīvesveidu un aktīvas atpūtas problēmas mūsu novadā. Pie Daugmalas skolas ir izstrādāts sporta laukuma projekts. Un nākamajā periodā viena no aktuālākām problēmām, kas būtu jārisina, būtu šo sporta laukuma realizācija. Jo sporta veidu pārstāvniecība mūsu novadā, es domāju, ir kā nekur. Mums tiek pārstāvēt visi plašākie un visdažādākie sporta veidi. Paldies. Nu, man jādod ir vārds Jānim Liepiņam. Lūdzu, jautājumam. Jā, man jautājums ir Jurķa kungam, par cik viņš pieminēja savā uzrunā to faktu, kad Ķekavas budžets ir nedaudz lielāks par Valmieras budžetu un, piemēram, arī Cēsu budžetu, kas ir pilsētas, un praktiski identisks ar Siguldas budžetu, kur ir atšķirība pāris 100 000. Tad man ir jautājums tāds, ja budžeti mums ir līdzīgi, iedzīvotāju skaits ir līdzīgs, kāpēc iepazīstoties ar attiecīgo pilsētu, piemēram, to pašu Valmieras un Cēsu budžetu par drošību un municipālo pašvaldības policiju, Ķekavas budžets pārsniedz 3 reizes vidējās summas, kādas tiek tērētas tajās pilsētās? Lūdzu, atbilde. Paldies par jautājumu. Atbilde ir ļoti vienkārša, jo Ķekavas reģionālā policija apkalpo 3 pašvaldības. Tādēļ arī ir šis budžets, un daļa no šī budžeta sastāda šo 2 pašvaldību, Ikšķīlas un Inčukalna budžeta līdzekļi, kuri tiek ieskaitīti Ķekavas budžetā, un tādēļ viņš parādās mūsu kopējā budžetā kā pašvaldības policijas budžets, jo pašvaldības policija ir mūsu iestāde. Tad, īstāk sakot, ja nebūtu šie ārpakalpojumi, tad budžets būtu aptuveni vienāds ar attiecīgām, ko es minēju. Tieši tā, bet uz šo kopēju apjomu ir savi plusi un iegūmi, jo uz kopējās naudas masas ir iespējams iegādāties labāku tehniku un labāku ekipējumu un labāku nodrošinājumu policijai. Tas ir izdevīgs projekts, ko ir atzinuši šīs pašvaldības, kuras turpina šo sadarbību. Un ir kāda bijusi kaut kur tēze, ko var apstīties, kam dēļ Ķekava izvēlējās sniegt šo pakalpojumu? Kāpēc tieši Ķekavas policijai bija jāsniedz šis ārpakalpojums? Tā praksa bija izveidojusies jau pirms novada apvienošanās. Mūsu novada policija apkalpoja arī Baldonas novadu. Un tad kaimiņu pašvaldības redzēja, ka tā sadarbība ir laba esam, un tādēļ viņi arī turpināja izvēlējās sadarboties ar mūsu policiju. Paldies. Jurķa kungs, tagad jūs uzdodat jautājumu. Lūdzu. Man jautājums jāuzdod ir Vito kungam. Jautājums par to, kādēļ tika izvēlēta stadiona vieta, ne tur, kur mēs iemainījām zemi blakus vidusskolai, lai nodrošinātu ar sporta iespējām tieši vidusskolai. Tajā vietā, kur mēs samainījām zemi, bet viņi pārcēla uz citurienu, kur šobrīd, lai nokļūtu, tur ir jāpavada pusstunda prom, pusstunda atpakaļ. Un šis projekts jau ir izaudzis, manuprāt, līdz 7 miljoniem. Lūdzu. Jā, paldies par jautājumu. Izvēloties vietu stadionu būvniecībai, protams, tika ņemts vērā šīs teritorijas platība. Un gan, manuprāt, gan iesaistīto cilvēku, kas pieņēma lēmumu šo stadionu paredzēt un projektēt citā teritorijā, viedoklis ir, ka nav nepieciešams 50 metru attālumā 2 nestandarta sporta laukumi, jo šajā teritorijā standarta 400 metru skrejceļa stadions neiegāja. Tad bija nepieciešams piebērt, nedaudz nogāzi Ķekavas parkā aizbērt, uziet virsū Dzirnava estrādē, tā kā tas noteikti nebija pareizākais risinājums, un būvēt vēl vienu nestandarta stadionu 50 metru attālumā, es domāju, ka mūsu novada iedzīvotāji, mūsu lielais novads ir pelnījis tomēr vienu standartiem atbilstošu stadionu ar tribīnēm, kur aizvadīt gan kvalitatīvas sacensības, gan tā pašā laikā kultūras pasākumus, kaut vai vietējas nozīmes dziesmu deju svētkus, jo mūs arī zinām, ka mums ir aktīvi deju un pašdarbības kolektīvi un kori. Attiecībā par finansējumu. Var atbildēt par finansējumu. Protams, precīzo summu mēs jau vēl tagad nemaz nezinām. Iepirkums par būvniecību nav noticis. Jūsu minētais skaitlis, tas ir, tas tāds prognozējamais skaitlis, bet viņš sastāv gan no stadiona būvniecības, gan no tribīņu būvniecības, gan no visas infrastruktūras pievilkšanas līdz stadionam. Tas ir kanalizācijas, ūdens, elektrība, kas būtībā sastāv diezgan lielu daļu no kopējām izmaksām. Paldies. Nākamo jautājumu. Bet ļoti īsi, jo es tomēr iebildīšu to, ka tajā zemes gabalā pie vidusskolas varēja ievietot
pilnizmēra stadionu. Jā, estrāde varbūt būtu jālikvidē, bet tad šī estrāde zaudētu savu aktualitāti, jo visus šos pasākumus varētu rīkot jaunajā stadionā. Es atbildēšu, jā, tās būtu ļoti nepredzamas un lielas izmaksas piebērt visu šo nogāzi līdz estrādē, gandrīz līdz Ķekaviņas upītei, un es domāju, tas nebūtu pareizais risinājums. Paldies. Jautājumu uzdod Nacionālā apvienības Latvijas Aizemēm brīvība LNK Ieva Arnti. Lūdzu. Paldies. Man ir jautājums partijas sadarbība pārstāvim Igorim Malinauskas. Šajā sasaukumā partijas sadarbība ir bijusi atbildīga par sociālo jomu. Un šajā sasaukumā partijas sadarbība deputāte Linda Danilēviča bija fiktīvi nodarbināta Ķekavas ambulancē. Tā rezultātā arī Ķekavas ambulances toreizajā direktora Āboltiņa zaudēja savu amatu. Man ir jautājums tāds. Kā jūtas jūsu pārējie saraksta biedri, zinot šo faktu? Vai jūs plānojat turpināt šo tradīciju? Vai arī, ja jūsu saraksta biedriem ir pilnīgi vienalga? Vai tas nozīmē, ka jūs tur visi tādi? Paldies, lūdzu. Paldies, protams, par jautājumu. Jautājums tāds politiski, kad, lai parādītu, cik mēs esam nezinoši. Tajā laikā doktora Āboltiņai bija nepieciešama juridiskā palīdzība, tā kā man kolēģi ir juriste. Viņi palīdzēja sakārtot jautājumus, juridiskos jautājumus. Pēc tam mainoties politiskajai varai, vadītāji bija piešūtas visādas nebūšanas un tā tālāk, un viņi bija piespiesta atstāt savu amatu. Protams, mūsu kolēģi arī aizēja kopā. Bet pēc viņas atlaišanas no darba, tāpat kā bija atlaista arī aprūpes dienesta vadītāja politisku iemeslu dēļ, ko piedalījies arī mani kolēģi no Nacionālās partijas. Bet pēc tam ļoti nesmuki bija ielikts darba viens no deputātiem no Vienotības partijas, un viņš veiksmīgi mēģina pierādīt, kad viņš nesaprot neko pa medicīnu, šodien var vadīt ambulanci un rīkot medicīnas drošību novada. Viņam, protams, ļoti grūti sanāk kaut kas, un varam teikt vairāk, ka nesanāk. Laiks būs parādīs, varbūt kaut kas mainīsies. Paldies. Jautājumu uzdot. Replika lūdzu, noteikti. Bet 10 sekundes, lūdzu. Malinauskas kungs, samalojāties gan. Fiktīvi nodarbinātā deputāte Linda Danilēviča uzrakstīja paskaidrojumu par savu darbu ambulancē. Un viņa visiem dokumentāli ir parādījusi, ka viņas vienīgais darbs, ko viņa ir izdarījusi, ir sastādījusi uz 2 A4 lapām vienu anketu iedzīvotājiem, tāpēc, ka ambulances direktori nevienu citu darbu viņai nesot uzdevusi. Paldies. Un savu jautājumu. Tā ir kolēģis interpretācija. Un lai viņi tā arī paliek, mēs paliksim katrs pie savu domas, es domāju, ka man ir lielāka taisnība. Paldies. Savu jautājumu uzdod no Sirds Latvijai Gunārs Upelnieks. Lūdzu. Jā, jautājums pozīcijai Aigaram Vītolkungam. Kāpēc netiek izmantoti valsts finansējuma kvotas un apgūti Eiropas Savienības fondi? Protams, vienmēr var labāk. Šeit ir vairāk faktori. Viens faktors ir, mēs esam pierīgas pašvaldība, kas patiesībā uz lielu daļu no Eiropas fondiem nemaz nevar pretendēt. Mēs neesam reģionālajā attīstības centrs, kas arī nevar pretendēt uz šī iemesla dēļ uz lielu daļu no Eiropas fonda naudām. Bet, ņemot vērā arī šos apstākļus, Ķekavas novada pašvaldība, manuprāt, pēdējos gados ir piesaistījusi diezgan liels finanšu resursus, gan izbūvējot ūdens kanalizācijas sistēmas, piesaistot miljonus Eiropas naudas. Tāpat Ķekavas parka izbūvēti piesaistīts Eiropas finansējums. Ķekavas skateparks uzbūvēts par Eiropas finansējumu. Daudz un dažādi projekti, izglītības kvalitātes veicināšanai piesaistīti Eiropas projekti. Ja nemaldos, arī bērnu dārzu siltināšanai piesaistīti Eiropas projekti. Tā kā, manuprāt, darbs notiek. Un darbam ir nākotne. Paldies. Uzdzēšanos cienījamie televīzijas skatītāji. Dažas dienas līdz vēlēšanām. Izdarām savu izvēli. Visu labu.